dzīvo dažādi. Dzīvo traknos gadus un dzīvo ar klupieniem un kritieniem, bet dabā viss notiek nemainīgi. No vieniem saulgriežiem līdz otriem saulgriežiem. Vakar Ķekavā jau 5. reizi Jāņus ielīgoja visi kultūras nama pašdarbības kolektīvi, un lai gan dejotāju soļi bija tikpat raiti kā vienmēr un līgo dziesmu vārdu koristiem nebija aizmirsušies, īsts svētku noskaņojuma nebija pat kultūras nama labajiem rūķīšiem, kas bija parūpējušies par īsti latvisku cienestu, pupiņu pikām un plātsmaizēm. Mazliet tā sērīgi gan ir, kaut kā mēs nevarējām saņemties ļoti, likās, ka kaut kas tā kā pietrūks tā prieka, ar ko iet uz šovakaru, vai ne, jo visas tās ziņas ir tik bēdīgas. Ķekavā jau izsens ar labiem panākumiem darbojušies daudzi pašdarbības kolektīvi, un izņēmums nav arī šīs gads. Tomēr bažas māc domājot, cik dancotāji un dziedātāji pulcēsies nākamā gada Jāņos, un vai iesāktās tradīcijas izdosies saglabāt arī Dišķibeles laikā. Deju kolektīvu Zīle vadītāji gan ir optimisti un teica, ka no kolektīvu vadīšanas neteiksies arī tad, ja par to vairs nesaņems ne santīm. Kas tad mums vēl ir atlicis kā mūsu pašdarbība, kur mēs labprāt pavadām kopā laiku, satiekam sev mīļus cilvēkus un vienkārši gūstam pozitīvas emocijas. Ja tā vairs nebūs, tad jau nekā vairs nav. Neviens no pašdarbniekiem un pulciņu vadītājiem pat nepieļauj domu, ka ekonomiskā bedra, kurā patreiz atrodamies, varētu izjaukt dziesmu svētkus. Tomēr lēmumu par finansējumu pārtraukšanu interešu izglītībai esot nāves spriedums intelektam. Mēs darīsim visu iespējamo, vismaz tie, kas ir daudz maz normāli domājuši cilvēki. Mēs oponēsim, mēs mēģināsim pierādīt, var taupīt. Bet tādā gadījumā es gribētu pateikt tādu ļoti skarbu, lai visi, kas sēž pie vadības, nolaižās līdz 500 latu algu. Tā ir ļoti liela, tā ir kolosāla nauda, ko vismaz var izdzīvot. Mēs nenomirsim badā, bet neatrausim to devu, kas ir domāt bērniem, kas viņus attīst, lai mūs vienkārši nākotnē nebūtu rūgti jānožēlo.